cienījamie ministri, deputāti. Apņemties kaut ko darīt un patiešām izdarīt ir divi ļoti atšķirīgi uzdevumi. Klimata un enerģētikas ministrija pārsvarā saskaras ar citu ministru uzņemto un deputātu atbalstīto saistību izpildi. Neviena Latvijas pozīcija attiecībās par dažādiem jauniem pienākumiem, mērķiem, ilgspēju un zaļināšanas jautājumos nav apstiprināta no mūsu valsts bez Saeimas Eiropas lietu komisijas apstiprinājuma vai valdības. Vēl pagājušo gadu saņēmām no vairākiem resoriem pieprasījumu piekrist dažādiem jauniem mērķiem vai finansiāli atbalstīt ANO struktūras. Vai tiešām mēs vienmēr aprēķinām vai solītie labumi, vai tas ir publiskais finansējums no Eiropas, vai kas cits ir ar pluszīmi vai vismaz līdzvērtīgs uzņemto saistību izpildē? Piemēram, kad klimata un enerģētikas ministrs saņēma pirmo uzstādījumu no Eiropas komisijas par saistībām, lai saņemtu revolver finansējumu, sākotnējās prasības bija kosmos. Taču strādājot ar Eiropas komisiju vairāk nekā 6 mēnešus smaga darba, un mēs varam pateikt, ka saistības mēs varam apstiprināt, ka ir daudz mazākas un samērīgas. Un revolver finansējums tautsaimniecībai nes daudz lielāku labumu nekā tām saistīto pienākumu izpildi. Labumu gūstam ar mazākiem tarifiem, lielākiem pieslēguma jaudām un stabilāku elektroapgādi. Revolver finansējums bija tas, kas augstsprieguma tīklu ieguldīja baterijām, kas tiks uzstādītas oktobrī, kas palīdzēs samazināt gan pīķus, gan sabalansēt, gan arī samazināt elektrības cenas un sadales tīklu to finansējumu izmantojot gaisvada līnijas, mainot pret kabeļiem. Diemžēl redzot, cik gals mums sokas transportā un cik smagas diskusijas šobrīd ir lauksaimniecības sektoros, ir sajūta, ka vēsturiski uzņemoties saistības esam bijuši viegliprātīgi. Mans aicinājums deputātiem šeit, ārlietu ministrijiem, jo īpaši mums deputātiem Eiropā, rīkoties gudrāk. Nevis solīt un tad izlikties, ka no soliem varam viegli atkāpties ar vieglu roku, bet rēķināt vispirms. Par brīvu nekur neko nedot. Tāpēc jāvērtē katrs atbalsts, ko saņemam un ko par to ir jādod pretī. Novēl, lai nākotnē gan lēmēja vara, gan izpilda vara varam būt droši, ka katrs eiro ieplūst Latvijā, lai vairotu mūsu cilvēku labklājību, jo tā ir mūsu lielākā vērtība un tas ir, par ko mēs iestājamies. Paldies!